Es sagatavojos bargai ziemai. Es katru dienu ēdu apelsīnus. Tātad C vitamīns, es to zinu, jā. Imunitāte, antioksidants palīdz šūnam. Bet C vitamīns ar cinku, tas gan ir jaunums. Bet ja es jau ēdu apelsīnus, vitamīns ar cinku, varbūt tas ir pa daudz. Ko tu teiksi, Lelde? Labs jautājums. Es redzu, ka tu jau zini, ko dari. Nezinu, ja godīgi. C vitamīns palīdz imūnšūnām darboties un aizsargāt no vīrusiem. Savukārt, cinks ir nepieciešams, lai imūnreakcija notiktu vispār pareizi un ieslēgtos organisma aizsargspējas. Tāpēc C vitamīnu bieži iesaka lietot kombinācijā ar cinku, tīpaši ziemas periodā un lielākās slodzes gadījumos. Pagaidi, Lelde, bet ja es sakombinēšu savus apelsīnus kopā ar C vitamīnu un cinku, varbūt tas ir par daudz? Parasti no pārtikas produktiem pārdozēšana nav iespējama, bet es ieteiktu nepārsniegt pieļautās diennakts devas uzturu bagātinātājiem, kas satur C vitamīnu, ja jūs vēl lietojat kaut kādus papildus C vitamīnu saturošus produktus. Klausies, piemēram, imundirekti. Cik ilgi var lietot? Lietot 2 līdz 4 nedēļas pie paaugstinātas slodzes. Ikdienā būtu nepieciešams lietot ar mazākas slodzes vitamīnu C un cinku saturošus produktus. Apelsīni paliek un arī gudri papildināt var. Un atceries, ka līdz šī mēneša beigām visās aptiekā 1 livsēnu produkcijai ir atlaide līdz 40%. Līdz 40%? Wow! Sekojiet vienmēr farmaceitā ieteikumiem, lai jums forši janvārs. Čau, Lelde, paldies tev liels! Ai, cik laba dzīve!